Jau 7. gadu Latvijas darba devēju konfederācija kopā ar uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm īsteno Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansētu projektu par darba vidē balstītām mācībām un praksēm uzņēmumos. Viesojamies pie Sijā Belkanto, viesnīcas Park Hotel Latgola apsaimniekotāja. Viesnīca nodrošina komfortu un māju sajūtu. Tā atrodas pašā pilsētas sirdī, pavarot skatu skaistākajai Daugavpils ainavai. 6 gadus mēs jau piedalāmies šajā projektā un dodam iespēju jauniem cilvēkiem iegūt praktiskas prasmes. Principā katru gadu ar mums iziet diezgan liels daudzums praktikantu, bet šogad es esmu šodien sarēķinājis, bija kaut kur ap 30 cilvēkiem jau šogad, kas ir, es uzskatu, ka diezgan daudz priekš mūsu uzņēmumā. Protams, gribētos, lai tie cilvēki būtu vairāk, bet es domāju, galvenais iemesls, viņi nebija daudz. Es sarēķināju 2 cilvēkus, kas palika pie mums strādāt. Galvenais iemesls, es uzskatu, ir tomēr vecums, ka tie ir ļoti jauni cilvēki, un viņi it kā mācās, it kā praktizējas, bet nav pieņēmuši vēl lēmumu, kur strādāt, kādā jomā, tāpēc, ka visa pasaule viņiem atvērta, un viņi domā, ko tālāk darīt. Bet neskatoties uz to, protams, ka tā ir ļoti laba prakse. Tas bija, protams, ļoti svarīgi priekš mums, ka arī bija finansiāls atbalsts, jo īstenībā ēdināšana biznesa un viesmīlības biznesa, viesnīcu biznesa nav tie labākie laiki, tāpēc pašam mums budžets nav tik izteiksmes, tik liels, lai atbalstītu studentus, praktikantus. Tāpēc šis atbalsts, protams, bija ļoti nozīmīgs un vajadzīgs priekš mums. Mācības tas ir viens, bet prakse tas ir pavisam cits. Un, kad tiek savienot tas 2 lietas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi priekš pašā audzekņa. Tāpēc šī ideja ir ļoti unikāla un laba. Vēlreiz gribu izteikt lielu pateicību LDDK par šādu iespēju, ka cilvēki var pie mums iegūt ne tikai praktiskas iemaņas, bet arī mācīties uz vietas to pašu teoriju, bet tikai ņemot to iegūstot no profesionāļiem, kas strādā jau ilgus gadus šajā jomā. Sijā Belkanto jau no 2017. gada, kad tikko uzsākām projekta īstenošanu, ir iesaistījies gan mācību praksēs, gan darba vidē balstītās mācībās, apmācot audzēkņus no vairākām profesionālās izglītības iestādēm. 2023. gadā uzņēmums saņem balvu kā labākais darba vidē balstītu mācību uzņēmums Latgales reģionā. Projekta mērķis ir palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu, kuri uzņēmumos īsteno darba vidē balstītas mācības un mācību prakses. Rezultātā 85% no projektā iesaistītajiem audzēkņiem, kuri ir ieguvuši kvalifikāciju, ir nodarbināti uzņēmumos Latvijā. Pateicamies uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm par sadarbību.